gaisma uzaususi, kad uz Baltās pilis pusi darbinieki pilnā sparā plūst kā ūdens pavasarā. Jūra tiem no ziemeļiem pierīga pa vidu visiem, kurzemnieki lepni domā nepārspēt to šajā jomā. Arī Vidzemē ir sava jūras mala jāsargā, tikmēr Latgale ar Joni uzcēlusi skatu torni. Kopsapulcēs skaits ir svarā, būs varbūt pat par 100. Inspektoru lielā dzimta, Lācis pats ar savu madi, Vilks un visi viņa radi. Stautās dāmas Lietvedes, Lapsa kūmiņš vārdā Čiks, Čaklie āpši, eži, būši, Sikspārņi un susuri, dabas sargi reindžeri. Visas atskaitas pa nakti inspektori šogad raksta. Dienā ķertie zivju benti, kas pie lielā loma ticis, bet ja prasa, kur to licis, tad tik pamirkšķina acis. Policisti zaļās vestēs rīkojas ap smagām kastēm, kurās malinieku preces, zivis, tabaka un sveces, kuras, teiksim, labāk klusi, iegūtas pa tumšo pusi. Tie, kam ir kāds grasis naudas, meklē izpriecas un baudas, bet kam nav to nopirkt spēju, dzer pie Lietvedes tie tēju. Tur, kur lācīm medus galdā, dažāda ēsma salda, tur aiz koši zaļās letes, salasīti darbā grūtā, vāverītē rieksti tūtā. Vidzemnieki gluži bešā, nav ne latiņa tiem ķešā, grāmatvelte dala rausi, vai nu badā nomirt ļausi. Inspektors to iebaudīs, paliek priecīgāks kā bijis, sauc pie zemes sizdams kāju, es par bēdu nebēdāju. Mīļie Kurzemes kolēģi! Ir jāiet pa pupenām brist, Kad dzīvības kokiem laukā, jo tieši šonakt var zvaigzne krist. laimes lēmā traukā. Vidzemnieki ir piepildījuši pārpilnības rādu ar daudzām laimītēm, lai jums, Kurzemes kolēģi, pietiek visam nākamajam gadam. Čali, ko tu rausties, nu vairs nerādi.